Šodien Latvijā tiek svinēti svētki. Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas 25. gada diena. Šāda svētku diena tiek svinēta arī Dagdas novadā. Un Bērnu jauniešu iniciatīvu centrā ir noticis jau pirmais tāds varbūt svinīgā, teiksim, līnija. Pašlaik gatavojas orientēšanās sacensības ar mērķi, kurš tad būs tās labākā komanda, kura atradīs visus punktus Dagdas pilsētā, un pavisam tie punkti ir 25, jo Latvijai tiek svinēti šie 25 gadu jubileja 25 punkti. Nu, tad jau redzēsim, kā veiksies, bet pārējā laikā šeit centrā notiks dažādas aktivitātes bērniem, vecākiem cilvēkiem. Varam dziedāt karaoke dziesmas, piedalīties un zīmēt Latvijas gerboni, Latvijas kontūru, dažādās aktivitātēs. Bet pats svarīgākais, ar ko es gribētu aicināt visas mūsu Dagdas novada ģimenes, būt arī turpmāk aktīviem, piedalīties ar savu devumu, lai mūsu Dagdas novads zeltu un plauktu un būtu kā viena maza daļiņa, skaista daļiņa lielajā mūsu Latvijā. Šodien visā valstī ir svētku diena. Šajā datumā 1990. gadā Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Un pēc gadu desmitiem Padomju Savienības sastāvā Latvija atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti. Mūsu valsts vēstures lapusēs netrūkst ne pārdzīvojumu, ne grūtību un arī zaudējumu. Taču līdzās tiem vienmēr ir cerība, pārliecība un nesatricināma ticība 1918. gada 18. novembrī dibinātajai Latvijas valstī. Tās caurvīja drosme un spēks, kas Latvijas tautai izšķirīgos brīžos ļāvis radīt, veidot, attīstīt un vienmēr pastāvēt par svētāku savu valsti. Tiešām šodien ir tik skaista un jauka diena, kad gribās visus apskaut un teikt sveiciens jums svētkos, sveiciens Latvijas atjaunošanas gada dienā. Pirms 25 gadiem arī bija tāda pati skaista diena, kurā deputāti nobalsoja par šo neatkarības atjaunošanas brīdi, un augstākās padomes deputātiem īstenībā jau tādu kā atbalstu un palīdzību sniedza vietējo pašvaldību deputāti, kuri 21. aprīlī bija sabraukuši kopā Rīgā, Daugavas stadionā un balsoja par šo neatkarību. Arī šogad es biju uz šādu pasākumu, un man bija vēl saglabājies mandāts no tiem laikiem, un es nevaru atcerēties, kas man tajā otrā pusē tam mandātam rakstīts ir. Un izrādās, ka par šo deklarāciju nobalsoja 8003 deputāti no dažādu līmeņu pašvaldībām, un tas bija toreiz gan pagasti, pilsētas un arī rajonu padomju deputāti. Un bija arī divi tādi skaitļi, kuri bija 41, kas balsoja pret, un 42 atturējās. Līdz ar to jau šie deputāti izteica šo atbalstu, ka augstākās padomes deputātiem ir jābalso, un ir jābalso ar savu cieņu, godu un atbalstu šai valstī. Un tas arī notika. Līdz ar to es arī šodien jūs sveicu šajos svētkos, jo šie ir mūsu valsts svētki, mūsu Latvijas svētki. Un mēs katrs esam ļoti maza daļiņa, kura piederam šai valstī. Un mēs esam tie, kur arī veidojam šo valsti un atbalstam, mīlam un ar cieņu nesam viņas vārdu. Visiem sveiciens Latvijas neatkarības 25. gadadienā.
Šodien Andrupenes lauku setā notiek Dagdas novada turismu uzņēmējiem, kā arī tika aicināti blakus novada turismu uzņēmēji, sezonas turisma atklāšana un atbraukusi lektore Aivita Heniņa, Keguma novada domas kultūras, sporta un turisma pārvaldes vadītāja, Latvijas Jūras akadēmijas jūrskolas lektore, kura novadīs semināru kvalitatīva turisma produkta izveide. Jau kopš 1998. gada strādāju turisma nozarē, tā kā pieredze man ir pietiekami liela, un tieši šī iemesla dēļ es arī šodien esmu šeit, lai uzņēmējiem, Dagdas uzņēmējiem, cik es pareizi noprotu, stāstītu un runātu par pirmām kārtām kvalitatīvu turismu, par kvalitatīvu turismu produktu un par turismu produktu vispār. Bet tās galvenais akcents man es likšu uz naktsmītnēm tieši. Tātad kvalitatīvs turismu produkts, pirmām kārtām, jāsaka godīgi, ir jādomā par kvalitāti un jāsaka, ka Latgalei laikam diezgan, jo ir Latgale ir ārkārtīgi burvīga vieta un ir ļoti daudz labu lietu, bet reizēm ar to kvalitāti, ir tā kā ir. Un tāpēc šodien sīkāk mēs pieskārsimies kvalitātes dažādām sistēmām, standartiem, to, kas ir pieejams Latvijā, to, kas ir pieejams pasaulē. Un īpaši šodien gribēju pievērsties viena sava stāstījuma daļā kvalitātes sistēmai Latvija, kas šobrīd varētu teikt, ja es teiktu, ka pilnīgs jaunums, es tā kā drusku valotos, bet ir ļoti nepieciešams, un tas galvenais būtiskais un atšķirīgais ir tas, ka šajā kvalitātes sistēmā nenāk komisija klasiskā izpratnē, bet nāk tā saucamais slepenais viesis. Un tātad pats uzņēmējs, viņš zina, ka tāds būs, bet viņš nezina, kad būs, ko viņš darīs, kāds viņš būs, vai viņš būs viens, vai viņš būs ar ģimeni, vai viņš būs ar dzīvniekiem, bet katrā gadījumā šis nezināmais viesis tad ir tas, kas sniedz vērtējumu pēc stingri noteiktiem kritērijiem, kurus neapšaubām šis uzņēmējs zina, ka viņam tādi ir jāizpilda, un tad attiecīgi vai viņš izpilda, vai šis slepenais viesis to pieņem vai nepieņem. Bet tā kā Latvijā šī certificēšanas sistēma ir brīvprātīga, tad, protams, katram uzņēmējam ir tiesības vai to tā kā pildīt vai nē, jo nav jau vienmēr jābūt izgājušam kādu kvalitātes sistēmu, tu jau to var darīt un ievērot visus principus arī tad, ja tu neesi certificējies. Ja? Bet, protams, ja klientam ir jāizvēlās starp divām, kā es vienmēr saku, naktsmītnēm, kuras viņš vienlīdz nepazīst, bet ir tajā reģionā vai tajā vietā, kur viņš dodās, tad attiecīgi, protams, ko viņš izvēlēsies? Viņš izvēlēsies to, kurā būs šī certificēšanas, vienalga kāda sistēma, kāda jau mums Latvijā darbojās. Jo tas ir zināms garants, tā ir zināma kvalitātes zīme, tā kā, tas ir tas laikam galvenais, par ko mēs šodien runāsim. Šodien skaistā māja dīnā, māmiņu dīnā, Andrupiņī notiek ir skaists pasaukums. Muzeji ir sazapulcējušies jaunīši no Kroma kolna brolistis, ir atbraukuši draugi keramiki, užpeli i gaidom vēl veceli. Mēs mēģinosim vērtīs, kāds ir mūsu jaunus celtais ceplis. Dēļ to, ka pēc 2 nedēļām būs cepļa kurinošana. 22. maijā būs lielo cepļa kurinošanai. Šodien mēs esam sasalasējušies, lai sasagatavotu tai lielajai dīnai, lai apsavārtus cepļi, lai pamēcētu molus. Keramiki pastostējas, kā tas doros, vai mūsu moli ir labi. Mēģinosim kaut ko sataisēt. Mētiņis rodējis, kā var aust celaiņis, puiši sataisīs kaut ko no mola. Es ceru, ka Kroma kolna brolistis jaunīši kaut ko padūdos. Kūpīgā, priecīgā noskaņojumā mēs nosviņāsim tādā veidā māmiņu dienu šodien. Sveiki visi vasarī! Prieks redzēt cilvēkus, kas ir sagojuši ķēlidā, lai šodien sagatavotu mūsu cepli kurinošanai pēc 2 nedēļām. Visi laipni gaidieti 22. 23. muzeji, jo raudzējot vērtīs, kādi pūdi tiks likti iekšā 22. I 23. mēs jūs raudzēsim veikt torā, tad varēs vērtīs, kas tie labs ir sagojis. Bet, lai mēs
gūdam varētu to visu izdarīt, mums ir vajag drusku sagatavotīs. Gan vītu īsildēt, gan arī paraudzēt, kāda šodien vilkme ir tamā ceplī. Par to mēs šodien veiksim mazu rituālu, izslaucēsim, izgaiņosim gareņus, izslaucēsim arī ar paēgļa slūteņi greidu, kap tī kojas nasaltu i navilktu nekai caurvirs. Ir atkal maijs un ir atnācis mūsu otrais starptautiskais bērnu un jauniešu dziesmu deju un teātra modes festivāls Apskauj mani māmuliņa. Šogad mēs šo festivālu sākām ar ieskaņu koncertu Bērziņu tautas namā. Un šodien Bērziņu tautas namā notika viņu pašu Bērziņu tautas namu pašdarbnieku sarūpētais koncerts māmiņu un ģimenes dienai. Un, protams, mūsu vieskolektīvu Vertnedvinskas rajona Bigosovas tautas namas grupa vokālā, grupa Zvjozdnej došķi un Dubrovnas mākslas skolas bērnu horeogrāfiskais ansamblis Zabava un solisti. Tātad šodien ir ieskaņu koncerts, bet rīt, 16. maijā Dagdas parkā, notiks svinīgais mūsu jau otrais festivāls ar viesiem no Baltkrievijas, Lietuvas, Krāslavas novada un mūsu Dagdas novada pašdarbniekiem. Viss tiks veltīts mūsu jaukajām Dagdas novada ģimenēm, jo, ja mums dzīvos Dagdas novadā stipras ģimenes, ģimenēs valdīs mīlestība, būs daudz bērnu, tad attīstīsies mūsu Dagdas novads un Dagdas novada vārds skanēs plašajā Latvijā un ārpus Latvijas robežām.
прости. Сколько мы наделали глупостей, если можешь с миром, то отпусти. Прощай, прощай, прости. Буду без тебя так легко грустить, нежности в глазах не смогли спасти. Прощай, лети. Небо знает, как прощаться нелегко, а мне до него дотронуться рукою. Не осталось в мире больше ничего, что мне не хотелось разделить с тобой. Прощай. Привет, лето, слышишь шум? Лето и в ладоши звонко хлопает листва. Сегодня все вместе мы поем песню, от которой просто ходит кругом голова, но радостный светом полон мир. Этот мир небесная смеется синева. Не зевай, лето, и давай под шум ветра солнечную песню напевай. Привет, лето, как всегда, где-то жизнь прекрасна и проста, как волшебство. Веселые, вместе мы опять, вместе и повсюду зеленеют листья, и трава, зачем дремать ветру на ветвях? Это если пение птичьим слышатся слова. Не зевай, лето, и давай под шум ветра солнечную песню напевай. Дом, тихо-тихо в нем я открою дверь, никого не жду, мне теперь не верь. Больше не приду. Я строил этот мост, чтобы не упасть ни тебе, ни мне, и не унесла тихая вода. Танцы на стеклах, танцы не для славы, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах, я бы не исправил. 16. maijā Dagdas novadā notika 2. starptautiskais bērnu un jauniešu mūzikas un deju modes festivāls Apskauj mani māmuliņa, kurā arī šogad piedalījās 3 valstis – Lietuva, Baltkrievija un Latvija. Taču šogad festivāla diapazons kļuva nedaudz plašāks, piedalījās 2 vieskolektīvi no Lietuvas, no Visaginas un Panevežis, piedalījās 3 kolektīvi no Baltkrievijas, no Vertnedvinskas, Bigosovas un Dubrovnas. Piedalījās mūsu kaimiņu Krāslavas novada kolektīvs no Bērnu jauniešu centra Modes no Krāslavas un, protams, mūsu Dagdas novada
bērnu un jaunieši kolektīvi. Varbūt šis festivāls bija tāds īpašs, jo laika apstākļi mūs nelutināja. Un jau pašā gājienā visu gājiena dalībnieku sveica ar lietu, bet mēs bijām braši un devāmies gājienā dziedot, padejojot, ejot pa parka ielu. Un parkā mūs sagaidīja pirmskolas izglītības saulītes dejotāji un dziedātāji, un festivāls sākās. Patīkami tas, ka šogad festivālā mums bija arī ieradušies goda viesi. Baltkrievijas ģenerāla konsulāta Daugavpilī konsuls Antonina Struņevska, kas pirmo reizi šeit viesojās Dagdas novadā, un goda viesi no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts izglītības eksaminācijas centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa, kas ir arī 11. Latvijas un skolu jaunatnes dziesmu svētku direktore. Protams, mēs esam ļoti pateicīgi visiem tiem dalībniekiem, kas izturēja šos varbūt laika apstākļus, jo brīžiem bija lietus, brīžiem spīdēja saulīte, brīžiem bija krusa, bet festivāls mūsu notika. Speciāli festivālām tika izveidota šī avīzīte Apskauj mani māmuliņa, kur ir kļūsi formātā krietni, nu jau biezāka, kurā tika aprakstīti visi mūsu kolektīvi, kas uzstājās, viņu fotogrāfijas, informācija par to, kas ir viņu vadītāju. Šī avīzītē ir aprakstīts arī par mūsu 12 Dagdas novada ģimenēm, gada ģimenēm un gada vecākiem 2015. Arī šeit var lasīt par šīm ģimenēm, jo pasākuma laikā tika nominētas šīs 12 ģimenes, pasniegti atzinības raksti un arī piemiņas balvas. Protams, pirms festivāla tika domāts, lai katrs dalībnieks saņemtu arī festivāla nozīmīti. Arī šogad 400 dalībnieki, kas piedalījās festivālā, saņēma šādas nozīmītes. Lai mūsu festivāls izdotos, tad daudz pūles tika pieliktas tieši mūsu kolektīvu vadītājiem, skolu administrācijām, pārvaldēm un, protams, visiem cilvēkiem, tiem, kas darbojās darba grupā. Lai festivāls izdotos, protams, mēs nevaram nosaukt visus tos cilvēkus, kas palīdzēja un atbalstīja, ja, lai būtu. Mums arī šoreiz tie ir arī mūsu svarīgākie sponsori. Protams, tā ir Dagdas novada dome, Sijā Līgaiši, individuālās komersāts Limārks, Valmeks, Sijā Arko Real Estate, Baltic Candles. Jā, tā kā, un, protams, arī visi tie cilvēki, kas strādāja nesautīgi, tie ir gan pilsētas saimniecība, gan Dagdas tautas nams, gan bērnu un jauniešu centri. Protams, festivāla noslēgumā tika vieskolektīvi un visi mūsu dalībnieki saņēma pateicības diplomus, pateicības nelielas piemiņas balvas, un arī Dagdas novada domē arī tika dāvināti pateicības raksti par to, kā tiek veiksmīgi veidota sadarbība ar Latviju un Baltkrieviju un Lietuvu, ja, un lūk, man uz galda arī stāv viena tāda skaista lelle, ja, kas ir atceļojusi no Dubrovnas, ja. Šķiroties ar visiem festivāla dalībniekiem, mūsu programmas vadītāji, Ezernieku vidusskolas skolēns Kurts Asaris un Dagdas vidusskolas skolniece Ineta Ivanova teica, un uz tikšanos 2016. gada maijā. Un iespējams, ka 2016. gada maijā mūsu festivāls notiks, varbūt arī pieaicinot vēl kādu arī citu kaimiņu valsti, bet ar tādu skaistu moto Apskauj mani māmuliņa, es domāju, katrai ģimenei, katrai māmiņai, tas rada tādas patiesi sirsnīgas asociācijas. Jā, ja ir ģimenē tētis, māmiņa, ir bērniņi, tad arī dzīvot mūsu Dagdas novadam. Un mums, protams, visiem tiem cilvēkiem, kas strādā kultūras jomā, ir prieks censties un strādāt, lai kaut kas interesants arī notiktu mūsu Dagdas novada iedzīvotājiem un būtu iespēja piedalīties arī viesiem pie mums Dagdā. Labdien, mīļie viesi! Labdien, mīļie Dagdas iedzīvotāji!
Un tāpat tās arī tie, kur ir atbraukuši ciemos, lai vērotu tiešām šodien mūsu festivālu, kas jau otro reizi notiekās, apskauj mani māmuliņa. Prieks, kad atbraukuši kaimiņi, baltkrievi, lietuvieši, kad kopīgi mēs varēsim dziedāt šeit dziesmas, dejot un veidot šo draudzību starp tautām, starp valstīm. Sveicu jūs visus un vēlu jums šodien gūt daudz emociju, patīkamas atpūtas brīžus un varbūt laiku pa laikam mums ir jāpasaka saulīt rotājies, lai saulīt izlīst ārā un lietus nelītu jauniešiem un bērniem nebaidīties spērt uz šo slidīgo skatuvi soļus, jo viņa ir slidīga, uzmanīgi, ar apdomu to dariet. Tāpat tās arī dziedātāji, uzmanieties no tā, lai jūs vairāk vai mazāk nesalītu. Sir
zupa būs, sakņu zupa būs, kāpozīļu šķin, 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 burkāniņus trin, 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 kāda zupa būs, sakņu zupa būs.
как той деха, спит еще земля и в дымке речки полоса. Smart.
Jau gandrīz vairākus mēnešus mēs kopā ar biedrību Latgales studentu centrs, kopā ar Bērnu jauniešu centru Dagne, darbojamies pie projekta Latgales jauniešu drošumspēja un pilsoniskums. Projekts ir tapis ar Latvijas kultūras ministrijas finansiālo atbalstu un arī ar Dienvidu Latgales NVO centra palīdzību. Tātad, kas tas ir par projektu? Latgales jauniešu drošumspēja un pilsoniskums tas ir projekts par to, kādi mēs esam un kādi mēs būsim un kādi mēs veidosim savu nākotni. Mēs runājam ar jauniešiem par ļoti aktuālām viņiem tajā vecumā tēmām. Kas ir tieši pilsoniska iniciatīva, kas ir tā lieta, ko es varu mainīt savā dzīvē, piemēram, nemainot kaut kādas likumus valstī, bet ko es varu izmainīt sev apkārt.
ka es varu palīdzēt citiem, ka es varu sadarboties, ka es varu atrast kaut kādu pieeju, dialogu, komunikāciju ar saviem klases biedriem, kursa biedriem un arī cilvēkiem, kurš ir vecāki pa manim un jaunāki pa manim. Tā kā par tādu sadarbību starp cilvēkiem, domājot par savu nākotni. Kā izskatās mūsu projekts? Sākumā mēs tikamies 3 pilsētās – Daugavpilī, Rēzeknē un Dagdā, un runājam par to, kas ir drošumspēja, kā bērni to uztver, jo ļoti bieži ir tā, ka termini, ko lieto likumos un visādos programmās, stratēģijas, viņi nav nevienam saprotami īsti. Un mēs kopā ar bērniem mēģinājām izprast, kas tas tieši ir, kas tas ir drošumspēja. Un katram tā lieta nozīmē kaut ko savu. Tad, kad mēs izspriedām, kas tas ir, un mēģinājām merot tā kā savu ceļu, iznojot projektu, mēs konsultējam jauniešus. Mēs konsultējam viņus viņu video veidošanā, kas ir šī projekta gala produkts. Katrs jaunietis veido grupiņu, darba grupiņu, ar kuru viņi veido video, kur būs attēlota viņa ideja par drošumspēju, kā viņi to redz. Video sižetos viņi aicina citus būt aktīviem, līdzdarboties, sabiedriskās aktivitātes piedalīties un arī palīdzēt viens otram. Šobrīd ir tāda jauka diena, ļoti saulaina beidzot, jo visu nedēļu bija lietaina. Šodien spīd saulīt, mēs esam Dagdā un mēs uztaisījām tādu lielāku pasākumu uz noslēgumu, kur savācas jaunieši no vairākām pilsētām. Mums ir gan daugavpilieši, gan arī no Bikarniekiem ir viesi, gan arī no Dagdas. Rezeknieši, diemžēl, nepaspēja tikt uz šodienas no rīta, bet viņiem ir cits pasākums, bet viņi iespējams tiks uz otro daļu. Tātad, bet video ir sagatavoti un šodien bērni prezentēs savus gala projektus. Tas ir video sižeti par to, kā viņi uztver drošumspēju. Par savu personīgo progresu, par savu iniciatīvu, par to, kā viņi atbalsta viens otru un ko viņi grib pateikt pasaulē. Saviem radiem, draugiem, klases biedriem un citiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, Latvijas iedzīvotājiem. Tātad tā, un noslēgumā mēs piedāvājam arī bērniem tādu īpašu aktivitāti, kas ir karjeras akadēmija, ko vadīs mūsu kolēģi no biedrības Latgales studentu centrs Dagnija Bramane un arī topoša karjeras konsultante Alīna Ivanova. Viņi stāstīs bērniem, kas ir karjera, kā to veidot un par karjeras veidošanas pamatiem, lai bērni izmantojot gan šo informāciju, gan arī šo projektu, gan savu personīgo pieredzi, varētu ļoti labi ievietoties savā nākotnē un veidot savu nākotni tādu, kuru viņi grib. Jau tradicionāli mūsu novadā 3. gadu notiek šis pasākums maijā pieņemšana pie Dagdas novada domes priekšsēdētājs. Un šodien šeit ir pulcējušies šie skolēni un skolotāji, kuri 2014. 15. mācību gadā ir veiksmīgi piedalījušies ar lielākiem vai mazākiem sasniegumiem Latgales reģiona konkursos, skatēs, olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs, un šodien viņi ir šeit. Šodien šeit ir arī skolu administrācijas, tāpēc liels paldies Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas, Andrupenes pamatskolas, Šķaunis pamatskolas, Dagdas mūzikas un mākslas skolu direktoriem par to, ka jūs esat kopā ar mums šai pasākumā, ka jūsu skolas pedagogi un skolotāji, pedagogi un skolēni ir uzaicināti šeit kādu mirkli būt ciemos un saņemt, varbūt būt tā svarīgākās personas šīs dienas pasākumā. Mēs sakām pateicības vārdus mūsu pedagogiem par to, ka viņi neatlaidīgi strādājuši visu šo mācību gadu, centušies vest pa zinātnes ceļiem savus zinātkāros skolēnus. Paldies jums, pedagogi! Paldies, sakām, mūsu skolēniem! Liels prieks, ka jūs ir tik daudz, kā jau tik atzīmāts. Un es atcerījos, ka savulaik arī biju spīsts un priecējis, ka var arī braukt uz dažādām olimpiādām. Ir dažreiz bija tāds divējādas sajūtas, bet ko atkal braukt, vai tiešām atkal jābrauc uz olimpiādu. Bet timā pašā laikā citreiz varētu ēst un sajust, pamieriet savu zinošanas ar citu novodu un citu pušu skolāniem. Es domāju, ka jums arī te būs ļoti svarīga neatņemama pieredze. Un tiem 12, kas šogad pabeidz,
vidusskolu gribu vēlēt, atrast, protams, labu augšskolu, tie, kas visiem pateik, turpinot studijas, un, protams, neaizbriežt tagad uz novadu, braukt atpakaļ vismaz vasaros. Tiešām ļoti jauki, kad jūs visu gadu esat centīgi strādājuši, piedalījušies konkursos, piedalījušies olimpiādēs, izstrādājuši zinātniskos darbus un tiešām ļoti labi mācījušies, kad pedagogi ir varbūt bieži pārdzīvojuši, kā tagad tas mans audzēknis uzstāsies, kā viņam veiksies. Varbūt tajā brīdī tas audzēknis domā, ko jau tā skolotāja pārdzīvo. Viņa man ir tik daudz zināšanas iedevusi vai iedevis. Līdz ar to tiešām es domāju, ka šī miedarbība skolotājiem ar pedagogu, skolniekam ar pedagogu ir šis pamats, ka šodien jūs esat tik daudz sasaukti pie manis ciemos novada zālītē, un es varēšu jums katram paspiest roku, un līdz ar to es jums vēlu, lai jūsu sekmes arvien augtu, lai jūs tiektos pēc jaunām zināšanām. Tāpatās arī pedagogiem šo izturību un mīlestību pret savu pirmām kārtām profesiju, neskatoties uz dažādām negācijām, kas apkārt ir, šo mīlestību pret skolniekiem un mīlestību, ko jūs savos skolniekos ieaudzināt, tiešām pret mūsu novadu. Un 12. klases absolventiem vēlu izvēlēties to augstskolu, kurā jūs gribētu gūt profesiju, lai varētu dzīvot ar gandarījumu dvēselē uz priekšu. Paldies jums visiem un tiešām, lai arī patīkama vasara visiem ir gan skolniekiem, gan pedagogiem. Šodien Ondrupiņī muzejī pirmo reizi tika atvērts pudnieku ceplis. Itam notikumam gatavojamies jau no pagojušo gada. Var sacīt, tad, kad tika uzcelta jauno āka, rudenī iztaisīts jaunais ceplis. Tad pa zīmu stāvēja gaidīja, pavasarī 10. maijā mēs sokam tādu kā īsildēšanu cepļa. Pirmū reizi īkjūram pasavērt, vai ir vilkme. Tad keramiku tādā uzraudzībā, Vēsmas Ušpeļis, Jāivaru Ušpeļa uzraudzībā taisījam kādus darbiņus no mola. I šodien vēramies, kas izgoja no itīm molam. Ļaus prieks par to, ka mums ir ceplis. Pudnīki apsūlīja, ka brauks vēl, ka mēs jūs aicinosim. Cīši liela pateicība jums par milzīgu darbu. Mūna sadarbība un kolēģu sadarbības, var teikt, socies pagošu gadu rudenī, kad mani paaicinojas nalu konsultāciju pie cepļa būvēšanas procesa, jo te pudnīku āka jau bija uzbūvēta, i bija runa, teiksim, par to pudnīku cepli kā tādu. Jautājumi bija, kādu labāk, kā vajadzētu, kā vajag. Un no sākuma bija to, ko man parodīja papīros projektu, tas keramikas ceplis bija ļoti neraksturīgs Latgalē, sacēsim tā, tas bija mufiļa tipa krosnis. Un sīteiču, kad labāk tomēr, kā jau tas Latgalis sāta, tad arī Latgalī raksturīgos krosnis vajadzētu, pūdņīgu krosnis. Un tad mēs vīnojamies, ka būs savādāka krosnis, cita principa un cita izmērā. Un, protams, ka cilvēki ņēma vārā, akceptēja, un tad rezultātā tie krosnis ir tapusi. Latgalis bedres tipa krosnis ar molku kurinājumu. Un tagad maija vidā skaistā dīnā bija pirmo cepļa kurināšana. Ar kolēģiem mēs braucam uz šajieni, pirms dažam poris dīnam, braucam šeit ar saviem trauceņiem. Mojos uztaisītiem traukiem savedam šeit, salokam krosnī. Un vakar veicam itos krosnis pirmo kurināšanu. Kurināšana izdevās ļoti labi, ja mēs tādu poris līdzinojamies. Process bija viss bija kārtībā, temperatūru mēs varam dabūt, krosnis daga, bet rezultātā trauki ir malni. Poši mēs esam apmierināti rezultātu, kad tas nozīmē, ka krosnis strādāja, varēsim turpmāk lītot, gan mēs to varēsim darīt, vai tiks aicināt kā citi kolēģi, kodreiz izkurināt krosnis. Mūsim pošam pūdņīkiem ir prieks par to, ka ir tapusi viena jauna skaista vīta,
kur pūdņīgi var atbraukt, sariekot savu svētkus, izkurnot krosni, parādīt cilvēkiem, ko mēs darām, cilvēki var pazaprīcoties par mūsu rezultātu. Nu, cilvēki ir atsapūsti, mēs varam parādīt, ar ko mēs nodarbojamies. Tā kā mums ir tiešām prieks, ja mūs aicinās kodreiz vēl šeit, mēs brauksim ar saviem darbiem, kurnosim krosnis un taisīsim rezultātu. Ne katru dienu Latgalē tiek atvērti cepļu dedzināšanas svētki un vispār ceplis. Līdz ar to tas ir tiešām tāds gandarījums, ka vispār mūsu novadā noteikti pēc ilgiem laikiem, jo noteikti kādreiz senās dienās šeit cepļi bija, bet tagad var teikt godīgi, ka pēc ilgiem laikiem mūsu novadā atkal parādījies ir ceplis, līdz ar to šeit podnieki, keramiķi var braukt, darboties, veidot, un vienmēr būs ļoti gaidīt šeit šo cepli kurināt, un mēs ceram, ka kādreiz mums būs arī mūsu novadā tādi nopietni, tā kā jūs esat šodien šeit klāt, tādi nopietni pūtņīki, kuri veidos podus ar rokām, nevis dabā. Un līdz ar to tiešām ir ļoti patīkami, ka mēs šo projektu realizējām. Un tur noteikti vislielākais paldies pirmām kārtām jau jāsaka Jānim ir par to, ka šī ideja bija šeit par šo lauku sētu, un mēs jau tikai esam tie, kur tālāk turpinām viņu un pilnveidojam. Es gribu pateikt, ka mēs ļoti sen jau sapņojām par šo ideju. Pirmo projektu uzzīmējām 2004. vai 2005. gadā. Un redziet, sapņot ir labi, un sapņot vajag lielus sapņus. Tad pēc 10 gadiem jau ir piepildījies, un mēs tiešām ar lielu prieku sakām paldies, ka mums ir tādi podnieki meistari, kas pie mums ieradās un ievadīja šo nopietno darbiņu. Protams, šodien jāsaka paldies arī novada pašvaldībai, kā atbalstīja mūsu ideju. Paldies Eiropas Savienībai, ka tādi fondi sākās par kultūras mantojumu. Pirmo mēs jau dabūjām 2009. gadā, un tagad arī prieks, ka mēs to izdarījām kopīgi ar novada pašvaldību. Tur darbojās visi, gan plānotāji, gan izpildirektors, gan būvnieki. Visiem tiešām liels paldies. Nu, ko mēs darīsim? Mēs attīstīsim visus lūdzu attīstīt mūsu šo kultūras mantojumu, svēti glabāt, nu, būt arī, kā saka, tālāk turpinātāji visi. Paldies visiem! No naktīm tumšajām es paņēmu šo dziesmu ar pirkstu galiem maigiem, taustiņiem, kas skārās, par cerību un sapni dzīvei cauri, par ticību, kas tumšā naktī sirdī krājās. Es paņēmu šo kluso dziesmu stīgas un ieviju kā saules staru tumsā, lai sirds, kas maldījusies pielīšos ceļos, spēj spēku smelties, priecāties par dzīvi. Es paņēmu šo dziesmu sev un citiem, ar pirkstu galiem maigiem, taustiņus, kas skāra, lai dzīvo dziesmu arī tavā sirdī, lai gaisma starojoša atmirts tumsai pāri. Labdien, cienījamie skatītāji un sadziedāšanās svētku dalībnieki! Šogad tie mums jau ir 4. Vēlu visiem šodien izjust kopības sajūtu un lai visiem būtu ļoti labs noskaņojums un mēs prastu visi sadziedāties un priecāties. Labdien visiem! Es priecājos, ka ir sabraukuši mūsu novada pašdarbinieki, lai parādītu, ko pa šo laiku ir iemācījušies. Ir pagājis gads kopš iepriekšējiem sadziedāšanās svētkiem. Paldies arī visiem skatītājiem, kuri ir atnākuši, lai novērtētu, ka mēs arī ne tikai mākam strādāt, bet mēs arī kaut kā atpūšamies un sagatavojam arī priekš jums kaut ko. Tā kā es novēlu visiem skatītājiem jauku klausīšanos, bet dalībniekiem, nu lai viss izdodas, lai skanīgas balsis.
Tiešām ir prieks, ka jūs gatavojaties tādiem svētkiem, kuri ir svētki pašiem priekš sevis, svētki priekš anzeļu cilvēkiem. Un ļoti skaisti, ka mēs varam kopā sanākt un ka jūs katrs pagasts veidojat savu kaut kādu svētku programmu un mēs visi varam doties, vērot, skatīties, klausīties un tas mūs visus kopā vieno. Tā kā paldies jums visiem!
Vienai dziesmu šo dienu.
mūsu mīļās māmiņas, tēti, vecmāmiņas un vectētiņi. Klāt ir pavasaris, un lielajiem bērniem ir sācies brīvlaiks, mazie ir absolvējuši savu pirmo izglītības iestādi un ar nepacietību gaida 1. septembri, kad varēs doties uz skolu. 1. jūnijas ir bērnu aizsardzības diena, un arī mums ir ierasts, ka šajā dienā mēs svinām bērnības svētkus. Māmiņas un tēti, jūsu mazie un neveiklie, nedaudz bailīgie, taču tik mīļie bērni, kas vakar gulēja šūpulī, šodien ir tik lieli. Ir aiz muguras pirmais skaistais solis, kad ar brīnumu pilnām acīm viņi gāja uz bērndārzu un solīti pa solītim apguva šīs pasaules pirmās gudrības, iepazina šo pasauli. Taču šodien viņi ir lepni un lieli un gatavi 1. septembrī doties uz skolu. Sagaidīsim mūsu nākamos pirmklasniekus. Ir bērnības svētki. Un tas nenozīmē, ka rīt, 1. jūnijā, tad, kad ir bērnu aizsardzības diena, jūsu bērnībai aizvērsies durvis ciet. Nē, bērnība turpināsies, bet jums nāks klāt jauni pienākumi, jauna atbildība. Ja līdz šim jums nebija tik daudz pienākumu, jūsu galvenais pienākums bija klausīt vecākus, cienīt vecākus, tas ir jādara arī turpmāk, bet jūsu jaunie pienākumi būs skolēnu pienākumi. Doties uz skolu, jūsu pienākums būs mācīties, iegūt zināšanas, klausīt arī turpmāk vecākus un arī skolotājus, kuri jūs mācīs, kuri palīdzēs jums apgūt jaunas zināšanas. Jūsu pienākumos ietilps arī pildīt mājas darbus. Mājas darbus nevis tos, kurus jūs palīdzējāt arī tagad, gan tētim, gan mammai, gan vecmammai, tad jums būs savi mājas darbi. Lasīt, trenēties lasīt, rēķināt, skaitīt. Tie būs jūsu mājas darbi. Tie būs jūsu skolēnu pienākumi, un tā būs jūsu